Dodamies tālāk un skatāmies, kādi tad vēl mums ir iespējami varianti. 9. ceļš – show bizness. Šim vārdam ir divas saknes – šovs un biznes. Izvēloties šo ceļu, visi redz šovu, bet tikai daļa saprot, ka tas ir biznes. Tagad visi, kuriem nav slinkumas, grib kļūt par zvaigznēm. Vēlreiz atcerēsimies, kāpēc es ar tevi vedu šo dialogu. Mēs izvēlamies vienīgo pareizo ceļu, kas garantē tev vedīs pie lielas naudas un brīvā laika. Šo biznesu uz doto brīdi ir vienkārši biznesa, un te ir tāpat kā jebkurā citā biznesā. Kamēr šī niša tikko sāka uzņemt apgriezienus un kļuva populāra, varēja ielikt pirmajā vagonā, bet noturējās šajā vagonā tikai tie, kuri varēja pārsteigt, ieinteresēt un aizķert ar savu harizmu. Bet tagad katrs otrais skolnieks ir blogeris un skatītājs ir kļuvis izvēlīgs. Uzlidot uz top tagad ir niecīgākas iespējas nekā vinnēt loterijā. Tāpēc ieguldīt savu laiku un spēku uz šo niecīgo iespēju ir diezgan muļķīgi. Ok, pieņemsim, ka tu esi diezgan neordinārs. Lai tu iegūtu atzinību, auditoriju, tev vēl ir jāatrod ieinteresēts producents, kurš tevi izcels saulītē. Bet dara viņi to visu par ļoti lielu naudu un ar personīgo interesi. Iespējams, šis ceļš ir tavs. Tikai neaizmirst, ka tajā pasaules kartē, kuru mēs uzzīmējam, tev ir jākļūst laimīgam, bagātam un, kas ir ne mazāk svarīgi, piederēt sev. Turpinājums nākošajā video seko līdzi, lai nepalaistu to garām.